Īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu. Īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Čau! Šis ir raidījums Īkšķi, tīkšķi. Un mēs šeit esam, lai domātu, spriestu un pētītu lietas, kas ir ļoti svarīgas. Piemēram, nauda. Es joprojām esmu Maliks, un man šīs dienas studijas viesis ir Madarā. Čau. Čau. Lūdzu. Prieks tevi satikt, Madara. Kā tev klājas? Normāli. Normāli. Čiki-puki. Madarai ir 11 gadi. Viņai patīk cept kūkas un cepumus. Madara gribētu mācīt dziedināt cilvēkus. Viņas mīļākais ceļojums ar tēti uz Parīzi. Kādas ir tavas attiecības ar naudu? Normāls. Cik tev tagad naudas ir? Tā kā man nesen pie dzimšanas, man daudz sadāvināja naudu. Cik ir tavā izpratnē ļoti daudz naudas? Priekš manis daudz naudas ir. Man tagad ir apmēram vairāk nekā 200 eiro. Wow! Jā, tas ir daudz. Kam tev to naudu vajag? Piemēram, man patīk ļoti iepirkties Candy Popā. Kurš izdomāja naudu? Kā tas sākās? Senāk taču cilvēki tur skraidīja ar šķēpiem, medīja mamutus, un nevienam nebija bankas kartes. Senākos laikos mēs mācījāmies skolā, kad viņi nevis ar naudu mainījās, bet viņi mainījās, piemēram, viens audzēja tur maizei visu, otrs tur govis turēja, un tad viņi mainījās savā starpā. Tas viss ir tik sarežģīti. Kā var tik sarežģīti dzīvot? Senos laikos cilvēki nebija varbūt tik gudri. Mēs esam gudrāki? Jā, jo senos laikos arī nebija skola. Es piedāvāju paskatīties, ko mums par naudu un faktiem par naudu pastāstīs Īkšķis, tīkšķis eksperts. Senos laikos naudas nebija, un cilvēki vienkārši mainījās ar lietām vai pakalpojumiem. Eiropā diezgan ilgi varēja norēķināties par dažādām lietām, maksājot ar sāli. Jo sāls bija liela vērtība, ko nemaz tik viegli nevarēja iegūt. Bet ar laiku izgudroja monētas, ko kala no dažādiem metāliem. Šīs tiesības piederēja valdniekiem, kuru portretus bieži iekala uz monētām. Bet pirmo papīra naudu, banknotes sāka drukāt Ķīnā, kur to sauca par lidojošo naudu. Un visbeidzot, attīstoties internetam un datortehnikai, nauda kļuva arī digitāla. Un tai piekļūstam ar bankas karti vai paroli savā datorā vai telefonā. Kāpēc karaļi uz naudas grib likt savas sejas? Tāpēc, kad nauda gan jau kad bija nozīmīga. Gribētu savu seju uz naudas? Jā. Jā, tu gribētu būt nozīmīga, ja? Jā. Tu seko līdzi, atceries manu seju, un tad seko. Labi? Monētiņām. Tu mani tagad brīdini, ka es kaut kādā ieraudzīšu tev uz monētiņām? Visticamāk. Forši, labi, gaidīšu. Es dodu tev kaut kādus 5 gadus, ja? Sarunāts? Bišķīt vairāk varbūt. Es tev piedāvāju aiziet eksperimentā un patestēt, kas labāk iet uz monētām un kāda dizaina un krāsas un formas monētām būtu jābūt. Esi gatava? Jā. Aiziet. Madara, šodien mēs zīmēsim tavu naudu, tavu monētu, un tad pirmais svarīgais jautājums. Kādā formā? 3 stūrveidi. Kas tai naudai būs virsū? Es varētu savu sunīti. Savs ļoti labi, lūk, priekšā būs tavs sunītis. Bet kā sunīti sauc? Zāra. 3 zāras. Ko mēs aizmugurē gribam? Kas zārē, piemēram, patīk kādas lietas? Viņai patīk graust apavus. Cik zāra ir vērtīgāka par eiro vai apmēram tāpat? Stipri vērtīga. Stipri vērtīgāka? Stipri vērtīgāka. Vai viena zāra ir kā 10 eiro? Tu nevari tā apskaidrot. Būtu varētu nes 3 zāras, bet 4 zāras, jo kā 3 stūri un tad zāra būtu kā 4. Tas mīlīgi. Šitā vai vēl kaut kādus krunciņus vajag? Punktiņus. Punktiņus vajag, ja? Jā. Svarīgi, ka tavā rokrakstā būs tas 4 zāras. Viņa nav tik liela. 4 kurpes, es domāju, mēs varam kurpes un ķepiņas. Mēs īsim ķepiņas. Un es jau varētu to tavu šito te ieskanēt un tavu 4-nieku paņemt, un es jau beigās datorā taisītu to galu zīmējumu. Un tad mums būtu gar sānu, mēs varētu uzrakstīt Zāras Republika. Varētu tā kā, nekur te varētu uzrakstīt tādu mini ķepiņu. Mini ķepiņu, jā. 4 zāras. Avers. Revers.
Nu, ko, Madara, es apsveicu tevi ar sezonas pirmo eksperimentu. Tev viss skaidrs par naudu, vai tev kādi jautājumi par naudu ir? Nē. Jo man ir. Ejam uz Viktorīnu Piktorīnu? Jā. Aiziet. 4 jautājumi, kur laikā, ja Madara atbild nepareizi, uz viņas galvas kaut kas uzgāžas. Ja Madara atbild pareizi, kaut kas uzgāžas uz manas galvas. Pirmais jautājums. Mēs abi zinām, kā izskatās nauda, vai ne? Bet vai mēs abi zinām, kā visbiežāk izskatās krājkase? Atbilžu varianti, Madara. Krājkases parasti izskatās pēc ziloņa, pēc cūkas, pēc burkas. Noteikti tas nav zilonis. Jā. Jā. Tad, Jo? tad es nav neviena ziloņa krājkasīte. Jā, labi. Man mājās ir 4 4. ar ziloni. Es nevaru cūku. Jā, padomājam labi. Tu esi pārliecināta? Jā. 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 Tu izskaties sabijusies, bet labi, ja tavs variants ir sarkanais aplītis. Izrādās, ka krājkases visbiežāk tiešām izskatās pēc cūkas. Šī tradīcija nāk no Vācijas puses, kur cūka nozīmē veiksmi. Diemžēl ne manā gadījumā. Yes. Otrais jautājums Viktorīnā Piktorīnā. Kas ir ūdenszīme? Ūdenszīme ir pārbaude. Ja nauda nogrimst ūdenī, tā ir viltota. Īpaša zīme papīra naudā, lai viltotājiem to grūtāk atdarināt. Vai brīdinājums, ka naudu nedrīkst mazgāt. Tas nav loģiski. Ūdenszīme ir Ir sarkanais aplītis. Atkal. vai tu domā, ka 2 reizes pēc kārtas varētu būt atbilde sarkanajā aplītī? Tu mānies vienmēr. Tu nevienmēr, bet tu vari mānīties. Maliks nemānās nekad. Divi 0 Madaras labā. Palūdz mājās vakarā mammai kādu papīra naudas banknoti un paskaties uz to pret gaismu, tu ieraudzīsi ūdenszīmi. Labi, pamēģināšu. Mēs pārējām pie 3. jautājuma. Kā senajā Rīgā sauca ielu, kas atradās pie naudas kaltuves un pastāv vēl šodien? Atbilžu varianti. Kalēju iela, Mazā monētu iela vai Meistaru iela? Noteikti Naudas kaltuve. nesauca par Mazā monētas ielu. Vai tu esi pārliecināta? Jā, tāpēc, ka tas ir, padomā, tas nav loģiski. Tas ir diezgan dīvaini, vai ne? Jā. Paklā, es taču nezinu, pasaka man priekšā. Nē, Madara, tev jātiek galā pašai. Labi, ņemšanā. Ņemsim. Tātad tu izvēlies Kalēju ielu. Jā. Aiziet. Jā. Rezultāts 2-1. Senajā Rīgā ļoti neaizrāvās ar ielu izdomāšanu un ielu pie naudas kaltuves sauca neloģiski. Mazā monētu iela. Neticami, vai ne? Jā. Ejam pie 4. jautājuma. Jocīgi. Kur Latvijā rodas nauda? Atbilžu varianti. Naudu rada bērnu vecāki. Naudu izdod Latvijas valsts. Vai naudu latvieši atrod mežā? Nu arī, es domāju, mežā, jo tas arī nebūtu loģiski. Tev jāsaka. Sarkanais aplītis. Jā. Naudu izdod Latvijas valsts. Jā. Kā tad vēl valsts? Labi, mēģini. 3-1. Uzvar Madara. Apsveicam. Šī bija brīnišķīga spēle. Es ceru, ka nākamreiz man ies labāk. Es arī tā ceru. Madara, šis raidījums bija foršs, un par to es tev vēlos pasniegt dāvanu. Wow. Labumu kaste no Svetbanku un jauns telefons no Tele2 jēgpilnai interneta lietošanai, lūdzu. Paldies. Bet vecākiem noderīgas saites mūsu sociālajos profilos. Lai jūsu īkšķis vienmēr ir tīkšķis. Ja tev būtu jāizdomā, kā izskatīsies jaunas eiro monētas, ko tu attēlot uz eiro monētas?
Vieninieku un ar zvaigznītēm dzeltenām. Savu vārdu. Mīlīgi zaķīši. Prezidentu. Attēlotu lapsu. Savu ģimeni, jo es viņu ļoti, ļoti mīlu. Ciparus un sportistus. Latvijas karogu. Man šķiet, prezidentiem vajadzētu būt uz naudām. Kaut ko ražoja Latvijā. Attēlotu vienradzi un varavīksni, tas izskatās smuki.